Kopš pazīstama Žana Žaka Ruso darbs Sociālais līgums tiek atzīsts, ka katras valsts satversmes pamatā ir klusējot noslēgts līgums. Tomēr tāpēc, ka tas ir klusējot noslēgts un ka to neapliecina neviens dokuments, šis likums ir nenoteikts un dod izdevību muižniekiem to pārkāpt, izmantojot savus zemniekus pašu vajadzībām. Taču pirms dzimbūšanas ieviešanas katram zemniekam bija sava zeme, lopi, māja un nauda. Mēs varējām pieņemt lēmumu par labības audzēšanu, lopkopību un mājasaimniecības uzturēšanu. Mums nebija jāuztraucās, ka kāds no mūsu ģimenes locekļiem tiks izsūtīts vai pat nogalināts. Mums nebija jāmaksā nodevas un klaušas, un bijām apmierināti. Nejutāmies kā vergi paši saimniecībā, taču tagad viss ir mainījies. Tik izdarīt, lai šito tagad vajagot. Biju iesākusi ar veļu ņemties, nē, tagad vajagot šito nāk. Gribēju veļu pabeigt, lai mani miers. Tas darbs ir izdarīts. Nē, tagad vajagot lūk šo. Nu jā, labs laiks tad jānāk laikam ārā darīt. Veļu varēs vēlāk. To var darīt arī sliktā laikā, bet tagad jāizdara šitais darbs. Mēs tā jau esam strādājušas. Kāda atpūta jāstrādā, nekādas Mēs pārtraukumus. vien esam strādājušas. Jāstrādā. Iesim strādāt, nemūžat nekur projām. Tie zemnieki ir mans īpašums. Nē, tie zemnieki ir tev piešķirti, lai apstrādātu tavus laukus, nevis, lai tu viņus mocītu un izputinātu. Viņi pieder tev par cik tu esi ieguvis tiesību prasīt no viņiem mērenu un noteiktu darbu, bet nevis kā cilvēki. Dažos brīžos zemnieki bija iekļuvuši tik lielos parādos, ka viņiem vajadzēja zakt tikai lai izdzīvotu. Kā jau piekusi strādāt. Vispār es dzirdēju, ka tur blakus sētā tie zemnieki strādā apmēram pusi, ko es, un pelna 2 reizes vairāk. Es, kas strādā šeit visu cauru dienu un priekš kam, nedabū pat redzēt savu ģimeni un nevaru viņu noturēt stabili. Bet kaut man būtu viens no tiem bagātajiem muižniekiem kā saimnieks. Tie, kuri var atļauties man strādāt mazāk un maksāt vairāk. Kā cik laba vien būtu dzīve tāda. Jā vien, man jau apnicis strādāt, es vairs negribu. Ej atpakaļ pie darba. Vai cik daudz darbas, tā jau piekusi visu šito darot. Ai! Visu cauru dienu nav nekādas atpūtas man. Vispār galīgi apnicis jau nevar vairs to pacīt. Ai, nu viss. Man ir galīgi apnicis šito. Es teiktu, zini ko? Es priekš tevis vairs nestrādāšu. Tu man esi galīgi apnicis. Tu te runā, ej pie darba. Viss tu muižnieks, es priekš tevis vairs nestrādāšu. Abo? Tu iedomājies, mēs ejam zemnieku. Lūdzu, beidz, man sāp! Au! Ej atpakaļ pie darba. Labi, piedodiet, es negribu nestrādāt. Vidzemē niecīgs muižnieks, cilvēks, ko viņa citu netikumu dēļ nicināja pat viņa kārtas brāļi, iznīcināja daudzu savu līdzpilsoņu mājas laimi un saimniecību, atņēma saimniekiem ar pūlēm iegūto labklājību, sirmā vecumā nolika viņus zemāk par dienas algāģiem un gāza galējā postā 100 cilvēku, bet nevienam neienāca ne prātā, ka valsts varai ir tiesība pārtraukt viņa neprātīgās spekulācijas.